Labvakar visiem! Gribu atkal padalīties ar dažādām domām par savu dzīvi, par savu, kā es dzīvoju, kā es jūtos katru dienu un kā es attiecos katru dienu. Un viena doma tā ir vienīgā, ko es domāju ikdienā. Pamatā visu laiku, ko es domāju ikdienā, tā es domāju, tas, kas man radīs, tas, kas no kurienes vispār es nācu, un priekš kā katrs cilvēks vajadzētu aizdomāties katram. Mēs jau atnākam nevis aiz savu. Mēs izdomājam, ka mēs atnāksim paši. Mēs piedzimstam paši, mēs izlēmām jau pirms. Es jau tur nemaz iekšā nebija, bet es jau izdomāju. Bet tā nav. Tas tā nav. Mēs varam filozofēt un domāt dažādi, jā. Tad, kad jau mēs jau piedzimuši, tad, kad jau ar mums viss dzīve ir notikusies, jā. Bet sākums te jau nav bijis no mūsu puses, no manas puses, es kā Modris, vai tu kā Jūras, vai kā Pēters, vai Jānis, vai vienalga. Tu pats sev neizdomāji. Tavu dzīve ir tāda, kāda ir. Tu atnāc šajā pasaulē un vienkārši tu neko iepriekš nezināji, tāpēc, ka tev kāds uzbūvēja. Ko es domāju ar to, kāds uzbūvēja? Tāpēc, ka kāds pateica, tu esi tāds, tev iedzīvo tā un tā. Tas ir kāds to pateicis. Bet vai īstenībā tas tā arī ir? Un te ir tāds dziļi nopietns jautājums. Un tamdēļ es šoreiz gribētu pievērst visu savus domas tam, kas tevi ir radījis, kas par tevim jau viss izdomājas, kas jau viss nolicis visam sākumu un beigas. Jā, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tevis, tāpēc, ka tu arī pats izveido savu dzīvi tālāk uz priekšu. Tu visāds lēmums pieņems, visāds domas pieņems. Bet realitāte viena. Un es tamdēļ gribu par to runāt. Es negribētu daudz šodien pieskārties par to, kad tev jāiet ir baznīcā, tev jādara daudz tāds rituālu lietas, jā, kaut kas tur jālasa un jālūdz Dievu katru dienu. Un tā tālāk viss. Jā. Es gribētu parunāt vēl daudz dziļāk par šito lietu. Tad, kad tu Dievu lūdz, tas ir brīnišķīgi. Bet, ja tu lūdz, tad tev vajag būt pārliecība, ka tavu lūkšana aizies līdz viņam. Un vai tas tā notiksies ar tevi, ko tu vēlēsies? Un, zini, šodien ļoti daudziem cilvēkiem, kad viņš varbūt ir ļoti dziļi ticīgs, jā, bet viņš vairāk tic kaut kādam nosacījumiem, tradīcijiem, baznīcām, bet iet runa par dziļu ticību uz pašu personu kā Dievs. Nav tā daudz cilvēku. Mēs katrs, jebkurā gadījumā domā savu domu, un mēs vienkārši rīkosimies pēc savas pārliecības. Tā kā mēs uzbūvēti esam, tā kā mums kāds ieskaidrojas, pamatojas, ka mēs esam tādi un tādi un šitādi. Bet īstenībā
tomēr uzdodās katrā cilvēka sirdī zemapziņā tādu dziļš jautājums. Kas ir Dievs? Kaut vai uzdot jautājumu tādu pašu. Kas ir Jēzus tāds konkrēti? Realitāte. Nevis, teiksim, mēs zinām, ka tur baznīcās to māca. Dažādi veidi reliģijas ir dievības un tā tālāk, bet kas viņš īstenībā ir? Un es neieraugu nevienu citu iemeslu, no kuriem smelties, kā saprast šīs debes lietas, dievišķās lietas. Es neapgalvotu, ka tā ir vienīgā grāmata, kas ir tikai absolūtā taisnība, jā, bet viņa ir liecības grāmata, kas dod liecību par Dievu. Un tā ir saglabājusies pie mums. Nevienu iepriekš visā vēsturē vēl ļoti daudz citu grāmatu ir. Bet ne tas faktors. Tā ir liecības grāmata, tā ir vēstures grāmata, tā ir liecība. Tā ir liecība par to, kāds viņš ir, jā. Jo tāpēc, ka tī uzrakstīti ir lietas, jā, kas ir saistībā personīgā viņa, jo tāpēc, ka inspirēts nevis no cilvēka idejas, ka viņš vienkārši savā iedomībā nāc pie kaut kādu slēdzienu, kopsaucēju. Bet bija kāds to dzirdējis un sastapies ar viņa realitātē. Un viņš to uzrakstīja. Un tamdēļ, viena no grāmatām, tā ir Bībele, kas dos tev vairāk izskaidrojumu realitātē. Kaut gan tā ir vēstures grāmata. Tur ļoti daudz vēsturiskie faktori ir. Bet viņa runā par vienu lietu. Viņa runā, ka ir reāls Dievs. Un jo šodien ļoti daudz cilvēks, kā tā visā vēsturē bija, kad iet doma par Dievu, tad ir kaut kāda bailes sajūtas attiecībā pret viņu. Cilvēkam nevajag daudz skaidrot to, ka viņš ir izdarījis nepareizas lietas, tas saucamai grēkojas, ja? Viņš ļoti labi pats zina sevi iekšā tās lietas. Viņam ir sirdsapziņa, kas viņam runā, kas viņam visu laiku pārliecina, ka tu dari nepareizi attiecībā pret savu tuvinieku, pret savu tuvākie līdzstrādnieku, vienalga kādu. Bet tas jau tas, kas tev tur kā grožos, kā nosodījumā, lai tu neiedomājies par sevi augstāk, vairāk par sevi, kā tu iedomāties, kas tu varētu būt. Un tas savā reizē arī pat ir labi, ja savā iedomībā tu neaiziet iedomībā lepnībā, ko dara ļoti daudz. Bet es gribētu pievērst uzmanību arī šai grāmatai, saucamā Bībele. Bet pats svarīgākais, ka mēs gribētu uzmanīt, kas ir pat persona kā Dievs. Jo Dievs ir reāla persona. Un es teiksim turpretim, Jēzus ir reāla persona. Viņš nav izdomāts. Tas nav tikai vēsturiskais fakts, kas bija reiz virs šīs zemes, ebreju tautā, Izrēlā. Viņš atnāca virs šīs zemes. Viņš piedzima kā cilvēks, bet tikai ne tādā veidā, kā tas bija pieņemts cilvēciskā formā. Viņš pilnīgi savādāk piedzima. Un jautājums uzdodās tāds, kamdēļ viņš atnāca? Priekš kam? Un kas viņš tāds ir īstenībā? Mēs varam ļoti daudz zināt, jā, mēs, teiksim, no rakstiem zinām tur, ka viņš ir piedzimis tur Bētlēmē un tā tālāk, viss. Jā, mēs to lasam visu to Bībelē, jā, pareizi. Pilnīgi pareizi. Bet kas viņš ir kā reāla persona, realitātē?
kas viņš bija 2000 gadu atpakaļ, kas viņš ir šodien realitāte, kāds viņš šodien ir reāls. Jo viņš nav mainījies. Jo viņš nenomira kā visi cilvēki normāli. Viņš nomira arī kā visi normāli, bet viņš piecēlās augšā. Viņa ķermenis nepalika kapā iekšā. Viņš ir dzīva persona šodien realitāte. Tā ir reāla dzīva persona, kas šodien dzīvo. Un es gribētu vairāk par to runāt. Un tāpēc es griežos uz evaņģēlijiem. Ar tiem vārdiem, ko viņš pats izrunājis. Redzi, mēs viens otru gribam iepazīst vairāk, tad, kad mēs ieklausamies viens otros viņa vārdos. Un tādā veidā mēs viens otru iepazīstam. Ir ļoti daudz reizi cilvēki, kad vienkārši viņš tev runā skaists vārds, bet viņš tā nedomā īstenībā. Viņš runā vienu, bet domā un attiecās pilnīgi savādāk. Bet attiecībā uz Dievu un Jēzu, tur tā nav. Viņš runāja un dzīvoja un domā tieši to pašu, ko viņš runāja, un tā viņš arī attiecās, un tāda arī viņa dzīve, un tāds viņš šodien ir. Un es gribētu tādu pievērst tādu dziļāku uzmanību, lai kur tā atšķirība ir. Es varētu pateikt tā, mēs varam ļoti daudz iet baznīcā, klausīties dažādu veidu sludinājumus, spredīs, kad kāds no kanceles sludina. Mēs varam daudz ko zināt, mēs varam pārdomāt, mēs varam pāranalizēt, vai tā ir taisnība vai nav taisnība, mēs varam strīdēties pat. Mēs varam dažās argumentus pateikt, bet tas nemaina to lietas būtību. Kāds viņš ir? Realitātē. Un tas ir pats svarīgākais, ko es gribēju šodien par to runāt. Kāds viņš ir? Pat neatkarīgi bieži vien, ka tu pat bieži vien Bībeli nelasi, bet tu savā zemapziņā, tu vienkārši jūti, ka ir kaut kāds spēks, ir realitāte kaut kāda augstāka stāv par visu tevim, un kas tiešām kontrolē tavu dzīvi. Un tu to jūti savā zemapziņā, savā intuīcijā, savā sirdsapziņā. Un tev vajag uzzināt tiešām no visas sirds, kāds viņš ir. Kas viņš ir tāds. Un tas ir moments ļoti svarīgs priekš tevs un man personīgi arī. Tad, kad tu to sāki realitāti iepazīt, tad tu vienkārši izjūti attiecībā, ko viņš domā par tevīm. Jo kā var zināt otru cilvēku, ja tu viņu neieklausies? Ja mēs varam būt sirds, būt ciet, viņš var runāt, cik tu gribi, jā, bet vienkārši es tev neticu, un viss. Runā, ko tu gribi, bet es tev neticu. Ticība tā ir tāda iekšī dziļa saikne savā starpā viens ar otru, kas viens otru izprot, bieži nevien vārdos, bet vienkārši, kad tu atnāk viens otru, tu jau nomani, ka tur kaut kas nav tā kā vajag. Un tur bieži vien vārdiem nav vietas. Un te ir tā lieta, kad tādā veidā attiecības veidojas. Kad tavs sirds ir atvērta un kad tu ar sirdi jūti, nevis tikai daudz ar prātu, ar savu intelektu, bet tu jūti otru cilvēku ar sirdi. Un jo cik vēl spēcīgāk vairāk, es tev gribētu pateikt, pie Dieva vēl dziļāk. Viņš pat zina tavas domas, ka tu vēl neesi aizdomājies. Viņš jau zināja, kad ienāks tavā paurī. Un te ir tas
moments, kad tu sāk veidot attiecības, nevis tā kā tu las to Bībeles vārdu vienkārši tā, izlas, jā, labi, ok, man tas patīk, man tas nepatīk, jā. Bet, kad tu viņa las ar tādu attieksmi, ka tu sāk dzirdēt, ka viņš sāk runāt ar tevi personīgi. Viņš runā uz tavu sirdi. Ja tavs sirds ir cieta, tu nekad Bībeli negribēs lasīt. Tu viņu izlasīs varbūt, jā, piespiedu kārtā. No vieniem vākiem līdz otriem vākiem, bet tu viņai nekad neizpratīs, tāpēc, ka viņa tavs sirds ir aizvērta. Tas ir tāpat kā attiecībā pret otru cilvēku. Ja tavs sirds ir aizvērta, attiecības jums nebūs. Jūs gudri skaisti parunāsiet savā starpā. Un nekas vairāk nebūs. Bet viss sākās to, ka tu sāk ar sirdi ieklausīties. Un cik jau vairāk, ja mēs savā starpā cilvēki ar sirdi sākam just viens otru, cik jau vairāk pats Dievs, viņš vairāk pat zina tavu sirdi. Viņš vairāk zina tevi. Viņš tev pazīst visos sīkumos. Un pats svarīgākais tāds, ka viņš mūs mīl. Šodien runāt par mīlestību, tas ir ļoti tāds, kur tad no kāda mīlestība ir. Viņam ir tieši patiesa mīlestība. Viņš nekad nemaina savu attieksmi. Ziniet, ja mēs runāsim par Jēzu, šodien ļoti dažāds, pat citu veidu reliģijas runā arī par viņu. Kas šī bija tā persona? Tā ir persona, tas, kas bija cilvēks. Un turpretim 100% Dievs. Bet turpretim bija 100% cilvēks. Un tas svarīgākais moments, tas ir tas, kad pats Dievs mājoja viņā visā pilnībā. Viņš atnāca mūsu vidū un sāk sarunāties ar mums. Un viņš nebija tik priecīgs, kad daudz kas viņi it kā gadiem tūkstošiem bija gaidījuši. Ne visi viņu pieņēma. Bet viņš realitāti atnāca. Viņš mājoja starp mums. Viņš dzīvoja starp mums. Un pats svarīgākais moments, es iešu mazliet tālāk tai tēmā iekšā. Kas notikās, ka viņš nomira pie krusta, ka viņš augšām cēlās. Un kad tu ieraudzīsi savu dzīvi iekš viņu, tas tev pārvērtīs visu tavu dzīvi kā gaisā. Un tu ieraudzīsi vairāk sevi ne tādu, kā neveiksminieki, ka tu katru dienu kaut ko esi apņēmies darīt un nevis izdevies. Bet tu sāks redzēt, ka katru dienu tev viss sāks izdoties. Tā nav pozitīvā mācības veids, jā, kādā veidā pozitīvi domā, un tev viss labi izdosies. Ne realitāte. Tāpēc, ka viņš ir reāls. Viņš radīja šito visu zemeslodu, visu šito tā sistēmu, kurā mēs dzīvojam. No viņa visi nāca. Un viņš pats galvenais atsūtīja. Problēma, kāpēc cilvēki nenāk pie Dieva, ja visā vēsturē pierādīja. Grēka, apziņas, nosodījums. Pirmais punkts, kas tev jāsaprot dzīvē,
Es negribētu teikt, ka tu esi nolādēts grēcinieks, jā, kā ir tāds dzīvesveids, bez viņa. Bet tad, kad tu nāc pie viņa, viņš jau šīs lietas tavā dzīvē pilnībā izmaina. Pilnībā izmaina. Jo ir rakstīts tepat šajā pašā svētajā Bībelē, jo viņš grēka nepazīdams, viņš tapa par grēku. Un vēl citā rakstvietā teiks, viņš mūs salīdzināja pats ar seviem un neņem no mums vērā mūsu pārkāpumus. Tu iedomāji, cik tas ir baigi svarīgi priekš tevis personīgi. Kad viss tavs dzīves stils, kā tu esi veidojis, ja, viņš ir uz sevim paņēmis visu to šmuts, lai tu šodien vairāk nemocīties viņam. Tavs sirds sauciens uz viņu. Tā ir labākā loterijas biļete, ko tu vari nopirkt dzīvē. Tad, kad tu sauks uz viņu, viņš atklāsies savā pilnā godībā, savā lielā laipnībā, mīlestībā, attiecībā pret tevis. Viņš tev parādīs, kā viņš domā par tevi. Viņš nevienā jautājumā tev nenosodīs. Jo tāpēc, ka par to visam teviem pārkāpumiem, visam nepareizu dzīvesveidu, viņš ir samaksājis vienreiz par visam reizēm līdz cenu, ka viņš nomira pie krusta. Un to tev vajag ļoti labi saprast. Un nav vairāk cits ceļš, kādā veidā tu pietuvoties pie vissvētā Dieva, lai tu būtu ar viņu vienotībā. Lai tu būtu izjusties kā mīļots viņa bērns, mīļots viņa dēls. Lai tu izjustu, ka viņš tev apskauj. Viņš tev visu vainu apziņu noņem no tevis. Un tāds viņš ir realitāte ir šodien. Tāds viņš ir realitāte no tās dienas, ka viņš nomira pie krusta. 2000 gadi jau pagājuši. Es nezinu, kādā veidā, kur tu esi kādās baznīcās gājis, kādā reliģijā tu esi gājis, bet es tev vienkārši pateikšu, reāli ir Dievs. Reāli ir to, ko viņš izdarīja caur savu dēlu. Un viņi visi viens. Viņi ap divi tev gaida. Visi trīs. Viņš svētais gars, kas ir virs šīs zemes. Tas ir kāds tev pārliecina par šīm lietām, ka tā ir patiesība, ka tā ir realitāte. Tamdēļ, lai tavs sirds ir šodien ļoti dziļi un nopietni un pārdomāt atvērt. Vai tu gribi vienkārši palikties tā ir pozīcijā, kurā tā ir dzīves situācija, tavā dzīves attieksme, kurā tu tagad atrodies tagad? Vai nu tu gribi kaut ko izmainīt? Un es tev vienkārši piedāvāju, tu tagad vari to izdarīt. Viņš ir reāli dzīva persona. Viņš ir reāli dzīvs. Tāpat kā saule spīd, tāpat kā viss apkārt lietas notiekās dabā, tas viss notiekās realitāte pēc viņa nodoma. Un tāpat kā viss apkārt visu to redz, tas viss ir realitāte, kā viņš pats esošais. Es esmu. Es esmu tavs Dievs, es tavs tēvs. Es vairāk gribētu runāt par to dziļāk un pamatotāk, izskaidrot no rakstiem, Bībeles rakstiem, bet pats svarīgākais, lai tu piedzīvo viņu to kā personu. Kad tu sastopies ar viņu. Kad tu realitāte viņu izjūti. Un nekas nav spēcīgāks dzīvē, kad tu piedzīvos viņu personīgo pieskārienu. Viņš pieskarsies tev. Ne tikai pieskarsies, bet viņš paņems tavu dzīvi pilnībā.
savās rokās. Bet svarīgi tas arī pieskāriens. Lai tu nomanītu, ka viņš tev mīl, ka viņš tev nav pret teviem, bet viņš ir par teviem. Lai cik tev tur nebūtu nepareizas lietas dzīvē. Atceries, viņš tev mīl. Viņš nekad nav mainījies. Viņš vakar un šodien un mūžiem vienmēr tas pats ir. Tā ir man novēlēšanās priekš tevim, lai tu viņu atrod. Visu to labāko, lai tev jauka diena un vakars. Āmen.